Skaties, pieminēja nevis autoņiem, bet metāla, alumīnija tērauda karu. Un tas ir tas moments, kur mums īstenībā esam par dumbi, lai vispār saprast. Bet, ja tā godīgi parāvās. Tas ir mans mērķis šai sarunai. Latvijai jākļūst gudrākai. Nevar šitā sākt. Bet atrod loģiku. Viņi ievieš tērauda un alumīnija ieved muitu 2018. gadā. Ko Eiropa atbilda? Mēs no 0%, kas bija abās pusēs, viskajam ieviešam, uzceļam augšā. Džinsi vēl bija, pēc tam sastrīdās, kas tur aizbūs ar Boeingu, atkal mēs abas puses paceļam. Un tajā brīdī, tas tirdzniecības karš notiek drausmīgi dīvaini. Karo avio sabiedrība dabūna dzērieni. Un tajā brīdī prasa kaut kādu loģiku mums ieraudzīt. Mums ir ļoti grūti, bet es gribu teikt tajā, ka ir diezgan maldīgi skatīties tikai virziens ASV, Eiropu un turpat, ka patiesībā savā ziņā tirdzniecības kari ir sākušies, pat ja arī viņi beigsies tieši tur, kur viņi šobrīd ir. Nu, ko nozīmē Ķīnai 10% uzkrāmēt? Tas nozīmē arī, ka viņi kļūs nekonkurētspējīgi ASV. Viņi jau no tā mazāk negribēs ražot. Viņi grūdīs tās produktus kaut kur citur. Kas ir nākamais bagātais tirgus? Tā ir Eiropas Savienība. Mēs tūlītās dabūsim spiedienu, pat ja ASV mums nekas nemainās. Tā nebūs mana industrija, bet citas industrijas cietīs pat vairāk nekā kokrūpnieki, kas ir šobrīd lielākie eksportētāji no Latvijas uz ASV. Tā kā tās likumsakarības jau ir aizsākušās, un beigās, ko tas nozīmē? Mēs arī redzam to, ka ja viņi ievadiesīs tiešām pilnu mērogu, tā kā Trumps runā, vismaz ekonomisti aprēķinājuši, ka tas nozīmēs vidējai ģimenei ASV samaksāt nodokļus vairāk kā $800 gadā. Tad viņš $800 jau nenopelnīs vairāk. Viņam patēriņš samazināsies par $800. Tas ir, ja tas eksportētājs bišķi nenolaiž to eksporta cenu. Nav jau baigi daudz, kur mums arī nolaist. Pretī Eiropai šīs izmaksās, rupji sakot, tur arī Latvijai pat ir izreikināts apmēram 400 eiro uz personu IKP, kas mēs zinām, ka daļai ir virtuāli, daļai reāli. Bet, jebkurā gadījumā mēs katrs kļūsim nabadzīgāks.